kādu mirklīti, ja ir iespējams, paliec mierā. Mēs sarunājam ar meitenēm, ka 1 minūti viņas ir gatavas vienkārši pasēdēt. Mani sauc Valdis. Sarmīte. Elīza Aija un Lota Laura. Melderu ģimene, jūs esat laipni lūgt ciemos. Raidījumā Mans mazais. Žurnālam Mans mazais šogad paliek 15. Tieši martā. Un tāpēc mēs raidījumā Mans mazais piedāvājam nedaudz izklaidēties. Šis ir raidījums gan tētiem, mamām, bērniem, vecmamām, vecstāviem, gan arī topošajiem vecākiem vai bijušajiem bērniem. Ja nu tu esi no topošajiem vecākiem, būtu svarīgi saulēcīgi noskaidrot, kādas ir tavas iespējas. Jo izrādīsies, ka to iespēju ir vairāk nekā tev varēja ienākt prātā. Piemēram, es gribēju jautāt tev, mēs saņemam kaut kādus pabalstus par meitenēm? Mēs saņemam. Un kad mēs to varēsim sākt just? Cik mums liels pabalsts ir? Ātrumā nepateikšu. Ārprātis, es tagad tā uzreiz nepateikšu. Tik maziņš, ka vispār nevar atcerēties. Viņš ir kā tur pārlāt nekaunīgi maz. Mazākajam bija tas līdz gadam, kas ir, ka paliek gads, vairāk nav tas pabalsts. To es toķi zinu, ka tāds ir. Tas pārējais, kas ko kā? Vai kā 7 lati? Konfektēm sanāk. Es domāju, kā 7 lati ar santīmiem, es īsti nezinu. Es zinu, ka es pa abiem bērniem saņemu 17 latus kopā. Man ir kaut kāda 8 lati mēnesī. Un kād šīs pavalsts tiek maksāts? To es gan nezinu. Tiešām nezinu. Es nezinu. Kaut kad mēneša beigās man tā liekas, ja es nemaldos. Tas varētu būt plus mīnus. Mēneša sākumā. Pēdējā laikā sāk ievērot arī to datumu, kad saņem. Kurš tas ir? Nezinu, 14. 15. Kaut kur apmēram tā. Bērnu un ģimenes lietu ministra Ainara Baštika biroja vadītājs Viesturs Klinbergs šobrīd ir gada vecās Dārtas un no jūlija būs arī maza puisīša tētis. Tāda pabalsta, kas ir saistīta ar bērnu ienākšanu ģimenē, ir 6. Pirmais ir maternitātes pabalsts, tad ir bērnu piedzimšanas pabalsts, tad var saņemt arī paternitātes pabalstu, tad ir vecāku pabalsts vai bērnu kopšanas pabalsts un ģimenes valsts pabalsts. Maternitātes pabalsts saņem mamma, dodoties pirmszemdību atvaļinājumā. Tātad, ja viņi iet pirms dzemdībām atvaļinājumā, viņi par to laika periodu 56 vai 70 dienas var saņemt tādus pašus ienākumus, 100% ienākumu apmērā no savas iepriekšējās algas. Un šie 100% netiek aplikti ar nodokli, līdz ar to sanāk, ka patiesībā uz rokas viņi saņem vairāk. Jo, ja tev ir 300 lati mēnesī, tad tas apmēram tava izpēļņa ir 450 lati uz papīra. Līdz ar to maternitātes pabalsts tev būs aptuveni 450 lati mēnesī. Tā sistēma ir tāda, ka Sociālās apdrošināšanas aģentūra izrēķinās, ko tu pirms tam pusgadā esi vidēji dienā pelnījis un izmaksās tev pabalstu veidā uz rokas tik, cik tu pirms tam pelnīji uz papīra. Bet ja jaunā māmiņa nav strādājusi? Redz, ja māma nestrādā, tad viņai pirmszemdību atvaļinājumā jāiet nav, un līdz ar to viņa arī nekādu pabalstu nesaņem par šo laiku periodu. Un nākamais ir bērnu piedzimšanas pabalsts? Redz, bērnu piedzimšanas pabalsts, tas ir tas, ko valsts maksā jau 296 lati, plus vēl 100 lati par tātad pirmo bērnu, 150 par otro bērnu un 200 lati par trešo un katru nākamo. Tas nozīmē, ka principā viena ģimene, kurā piedzimst jau kāds trešais bērniņš, par bērnu piedzimšanu saņem jau praktiski 500 latus. Ir vēl arī bērnu piedzimšanas pabalsts, kurus maksā pašvaldības, bet tas ir atšķirīgs katrā pašvaldībā. Pārsvarā tie ir cipari no 50 līdz 100, ir pagasti, kur maksā varbūt pat mazāk, bišķiņ kāds 20, un ir arī dažas atsevišķas pilsētas, kuras nemaksā vispār. Aha, un tālāk? Tad ir 2 varianti. Strādājošajiem vecākiem, tātad mammai, viņi vai nu saņem vēlreiz maternitātes pabalstu par pēcdzemdību periodu, kas arī ir 100% apmērā no algas un netiek aplikts ar nodokļiem. Līdz ar to viņš ir nedaudz lielāks nekā bija iepriekš alga. Savukārt, ja tiek izlemts, ka šis vecāku pabalsts tiks formēts uz tēvu, kuram pieņemsim varbūt situāciju, kad ir lielāki ienākumi, tad var no šī otrā maternitātes pabalsta atteikties un uzreiz jau saņemt vecāku algu, saucamā tautā māmiņa algu. Un tā savukārt ir 70% no iepriekšējiem ienākumiem, no kuriem maksāts sociālās apdrošināšanas nodoklis. Praktiski tas ir tikpat daudz, cik iepriekš uz rokas izpēļņa. Un kā ar tiem, kas nav neko izpelnījuši? Tās ģimenes, kur neviens no vecākiem nav pirms tam strādājis algot darbu un veicis tātad sociālās apdrošināšanas iemaksas,
Diemžēl līdz bērnu gadu vecumam saņem tikai bērnu kopšanas pabalstu 50 latus. Vai tādēļ jāiet atvaļinājumā? Pēc pašreizējās likumdošanas var turpināt strādāt, un vecāku pabalsts saglabāsies esošajā apmērā. Un kad bērnam paliek gads? Savukārt no gada līdz 2 gadiem šis te pabalsts ir 30 lati, bērnu kopšanas pabalsts 30 lati visiem vecākiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir strādājuši vai nav strādājuši. Paralēli vēl šim te pabalstam no bērna piedzimšanas tiek saņemts ģimenes valsts pabalsts, par pirmo bērnu 8 lati, par otro bērnu 9,60, trešo 12,80 un ceturto 14,40. Tas ir universālais pabalsts, kas ir neatkarīgs no sociālā apdrošināšanas iemaksām. Ir taču vēl kāda iespēja nopelnīt. Ir vēl viena lieta, ko vecāks, strādājuši vecāks saņem papildus bonusā no valsts, ja viņam ir bērns. Tas ir arī sākot no bērna piedzimšanas, tad viņš saņem nodokļu atvieglojumu par apgādībā esošu personu. Šobrīd neapliekamais minimums uz vienu personu ir 90 lati, savukārt par apgādībā esošu personu 63 lati. Tas nozīmē, ka reāli tam cilvēkam, kuram ir bērns, viņam no bērna piedzimšanas, kad viņš reģistrēs valsts ieņēmuma dienestā kā apgādībā esošu personu, papildus ienākumu būs aptuveni par nepilniem 30 latiem. Vairāk pie algas nekā bija līdz tam. Vai tu zini, ka katru mēnesi mammīte un tētis par tevi dabū naudiņu? Nezināju, tagad tu zinās, un tu zināji? Jā? Naudiņu dabū mamma.